Sveiki visiem! Mēs šodien parādīsim, kā atrast diamantus. Tad sāksim. Pirmais, kas mums ir jāizdara, jāiet savā Minecraftā. Neigāju. Piedodiet, līdz pārgriezīsies kamera. Minecraft, griezies. Pogriezīsies tūlīt. Kāds jauns maciņš, kāpēc arī tā. Piedodiet. Tu piedodiet tūlīt, mēs varēsim izdarīt tā. Tūlīt mēs izdarīsim tā, ka mēs šādi. Ievariet, tas mans brālis, neiegļavīt. Un notestojam tieši uz kameru. Šādi. Kā redziet, tūlīt jums parādīšu, kā var atrast diamantus. Minecraftā pakatedēšanā un visās versijās, bet es to atradu Androidā. Tāds Minecraft. Uzspiežiet play, redzēsiet jaunu pasauli. Un sīrā rakstiet tādus ciparus 0.4.0. Vārdu taisiet kādu gribat. Es sadaisīšu. Diamantu pasaule. Diamantu pasaule. Un taisim jaunu pasauli. Ceru, ka mani labi dzird. Un viss tā. Un sākumā neiet no vietas, kur jūs esat radījušies. Tagad, piedodiet, man vienkārši. Tagad rociet, dariet kaut kā, lai jūs neaizmirstu to vietu, kur jūs radījāties. Un tad izdariet šā. Tur vienkārši sataisiet tā. Un tagad saplēšiet koku. Plēšiet koku. Un es, manuprāt, let's play filmēšu no Minecraftā pakatedēšanā sākšu turpmāk filmēt jau. Un šādi. Un tagad ieejam kraftā, pārkraftojam. Tagad sadaisim krafta galdu. Tāks, sadaisim, lai mums paliek 4. Tagad atrodiet, ieiet crafting tablā, atrodiet koka cirtni, wooden pickaxe. Un tagad aiziet bišķī tālāk, šeit jūs redzēsiet akmeni. Šeit jūs varat viņu paņemt, mums vajag tikai 3 akmeņus. Un tagad iet atpakaļ pie sava crafting galda. Sataisiet akmeni cirtni. Plēšiet craftinga galdu. Tagad ejiet uz vietu, kur jūs radījāties. Un sāciet rakt zem viņas. Sācieties zem viņas rakt. Tāks, piedodiet. Un šim jūs uzreiz redzēsiet dzelzi. Paņemiet viņu. Tāks. Šādi. Tāks, mums vajag jūs varat ņemt vairāk, bet es šādi.
Piedodiet, tūlīt asmešu. Un rociet vēl šitani arī atradīsiet. Piedodiet. Arī atradīsiet dzelzi. Pēc tam ņemiet atkal crafting galdu. Sataisiet tagad šito. Tagad salieciet viņu. Tagad mēs saliku šito. Un mums, redziet, viņi ļoti ātri tērējās. Tāpēc es ilgas daudz desmit. Viena. Piedodiet, nākošais reizē filmēšu tur, kur būs klusāks. Vismaz to es zinu. Toks, tūlīt būs pēdējā dzels. Un mēs visi paņemam atpakaļ sev. Tagad paņemiet crafting table, crafting galdu. Tagad sataisiet sev dzels šo, dzels cirtni. Un tagad laužiet crafting table, laužiet crafting galdu un laužiet krāsni. Tagad vienkārši lejā rocēties. Rocēties. Šitiem pacietībai vajag būt. Ot, un jūs jau esat te atraduši zeltu. Rociet viņu. Tagad parociet šeit un atradīsiet vēl zeltu. Bet pēc tam mēs viņus kopēsim. Kopēsim. Rocieties lejā un lūkoties, lai dimantu nebūtu apkārt. Ot, dimants. Un tagad rocieties šeit, zem šitā dimanta, un tagad uz to pusi rocieties. Šitien jūs atradīsiet dzelzi un ogles. Un tā, tagad aiziet aiz tām visām oglēm un rocieties tur tālāk līdz zemē, un tad rocieties vienkārši uz turienu. Bet jūs tur atrodiet atkal dimantus, un viņus jau sāciet rakt. Varat sākt rakt tos dimantus. Sāciet un šādi. Un kopēšana, es nezinu vēl kā, vai es viņu jums rādīšu. Rādīšu, jā. Un šitien arī, šitais jādara, ka, ja jūs vēl nesat savu pašpēju, vienkārši atradāt, instalējāt Minecraftu un tad domājiet, kā atrast dimantus. Un tad arī skatieties manas pamācības. Un tā. Un tad jums ir 12 dimanti. Visi kopā. Visi dimanti, kas ir. Un kopēt viņus ir ļoti viegli. Laikam crafting table. Bet priekš tā jums vajag lādi. Vai nu arī jūs paņemiet un, dimantus paņemšu. Un izmetiet, vai ielieciet lādē līdz vienam dimantam. Bāš, to tak nevar pusīt izmest. Žēlīgi. Gaidi. Paņemiet vienu, sasiesiet dimanta bloku, pēc tam pārstrādājot uz 9 dimantiem. Un tad neiet augšā un priecājieties ar dušu. Bet tad es arī jums teikšu. Mums iznotis. Tā. Piedodiet. Piedodiet.